Čau, mīlīši! Es pirmo reizi pa ilgiem laikiem braucu mazā mašīnītē. Man savai mašīnai noplīsa. Kaut kas tur noplīsa. Un tagad es varu izbaudīt lietu pirmo reizi pa ilgiem gadiem mazā mašīnītē. Vīrs paņēma izīrēt 3. sērijas Bembi, laikam tā saucās. X3 Bembi. Un es pirmo reizi, kad iekāpu mašīnā vakardien, man bija tāda baiļu sajūta. Man šķiet var redzēt, ka vēl joprojām es nejūtos īpaši komfortabli, jo tā mašīnīte ir maziņa un stūrīte šķiet tāda maziņa un viss šķiet maziņš. Viss tāds, kā saka, vaļīgs, ne vaļīgs, bet maigs. Jo savā monstrā es esmu pieradusi braukt riktīgos lielos zābakos un tā ir ātra mašīna, bet smaga mašīna, tāpēc braucās kaut kā savādāk. Un šī mašīna tikko izslēdzās. Te ir tā stop-start tehnoloģija, kuru arī es vēl nebiju pieredzējusi. Man šķiet Tesla, neskaitot vienīgi Teslā, mēs to esam pieredzējuši. Tāpēc man Teslas arī braukt nepatika, bet tā klusuma, tik jocīgi ir sēdēt klusumā, sēdēt mašīnā un sēdēt klusumā. Ar kādu mašīnu tu brauc? Ieraksti komentāros, ja tu skaties šo video. Ar kādu mašīnu tu brauc? Kas ir tava sapņu mašīna? Vai tu brauc ar savu sapņu mašīnu vai kādu citu mašīnu? Runājot par mašīnām, man vienmēr bijusi tā saprašana, ka Latvijā es redzu, ka te ir jāsēžās tā zemāk. Jāsēžās zemāk, lai visu labāk redzētu. Runājot par mašīnām, es atceros, kādreiz bija statistika, ka Latvijā bija lielākais noziegumu skaits Eiropā. Noziegumu, bet satiksmes negadījumu skaits Eiropā. Un es to kreditēju šim smagajam tiesību iegūšanas procesam, kas šķiet cilvēkus tracinošs, jo te tā nav. Īpaši pēc 21 gada vecuma tu vienkārši ej un tiesības saņem 5 minūšu laikā, vismaz Floridā, jo sabiedrība nav būvēta, infrastruktūra nav būvēta cilvēkiem, tā ir būvēta satiksmē. Tāpēc visiem ir jābūt satiksmē, tas ir elementāri. Un nevajag tev iemācīties visas ceļa zīmes un visas ceļa noteikumus. Tev vienkārši vajag iemācīties iekļauties satiksmē, un tas notiek vienkārši braucot. Es atceros to cilvēku dundināšanu Latvijas. Tur jābrauc cik tur tādās stundas ar instruktoriem, un tas viss kaut kādi šitādi pasākumi. Tas tiek uztaisīts par tādu cirku, tādu trādarību, tādu dzīves notikumu, ka pilnīgi pēc tam tās tiesības, es atceros, taisa tās bildes, un kā apdzer tiesības, svien tiesības ar dzeršanu un taisa bildes. Te tā nav, tas ir vienkārši aiziet viena no civilām lietām, ko cilvēki dara. Vai ne? Un kāda mana mašīnīta, maza mašīnīta. Zini tāds sēdēt, ka es esmu kartingā. Sajūta ir ergonomiska un sajūta ir tāda, it kā es sēdētu kartingā, jo ir jāsēžās uz atpakaļ. Īstenībā ir patīkam, ka ir galvai atbalsts. Mēs varam taisīt mašīnu revīziju. Review online. BH. Daudziem cilvēkiem patīk BH. Bet tāda sajūta, ka tik maza mašīnīta un galvenais vīrs smējās, ka šis skaitās vidēji izmēra SUV, bet sajūta ir tāda tā kā, peles mašīnīte, nākot no liela monstra. Tāpēc ir teiciens, kad cilvēki sāk braukt ar pikapiem, tad nekad nenāk atpakaļ, jo kad tu jūties tik droši un tik vareni. Pasties, šitā mašīna pilnīgi ir augstāk par manējo. Ir jocīgi tagad sēdēt zem visām pārējām mašīnām. Jā. Kas notiek Latvijā? Man vienmēr tāds jautājums, kas notiek Latvijā. Ziņas es neskatīšos. Es gribu dzirdēt no cilvēkiem, kas notiek. Kas notiek? Es saprotu, ka skolas slēdzās ciet lauku rajonos. Skolas tiek pārvietotas par pansionātiem, vismaz tur, kur es Mārsnēnos dzīvoju, Latvijas laukos, senos laikos, savos laikos.
vairs nav skola, bet skolas vietā ir pansionāts, kas vienkārši parāda, tik akūti parāda šo sabiedrības maiņu. Tas ir tik skumji. Es iedomājos, ka tas varētu būt forši cilvēkiem, kas gāja uz to skolu un tad novecojot var iet atpakaļ uz skolu, jā, dzīvoties. Tas ir forši pensionāriem tāds tusiņš pamatskolā, bet tā apziņa, ka vietā, kur es uzaugu, ka pat vairs nav pietiekoši bērni, lai būtu skola, tas ir bišķi sāpīgi tā apzināties. Sāpīgi apzināties realitāti, ka tā tas notiek. Un kāpēc tā tas notiek? Nu, dēļ Eiropas Savienības un pirms tam dēļ Krievijas. Jo, ja Latvija nebūtu Krievu okupēta un ja latvieši turpinātos attīstīties savā dabīgajā tempā, tad Latvijā būtu tagad 5 miljoni cilvēku, kā būtu bijis jābūt dabīgas izaugsmes ceļā. Bet man šķiet tā milzīgā kļūda, kas tika veikta atstājot okupantu Krievus Latvijā pēc it kā neatkarības atgūšanas. Wow! Šito mašīnu nevar braukt pa lielu ūdeni. Nevar. Oi. Tagad redzēsim, kā ir braukt cauri lielām peļķiem. Oi, monstrs brauc man blakām kā lielais. Izbrauks visām peļķiem cauri. Wow! Te atkal plūdi ir šodien lietaina diena, un kad ir liels lietus daudzums, tad ātri izveidojas plūdu realitāte šeit visur. Pludmales reģionā. Un tad mēs varam izbaudīt savu mašīnu kvalitāti. Jā, es vīram teicu, ka ja šodien no rīta braucot uz skolu, man vēl bija bail braukt tādā mazā mašīnītē, bet tad atpakaļ braucot, es domāju, nu jā, varētu jau jaunāku tehnoloģiju, varētu jau braukt ar jaunāku mašīnu, varētu braukt ar mazāku mašīnu, ka varētu pierast. Man bērni komentē, ka viņiem patīk, viņiem vienkārši iekāpt un izkāpt, bet tad izbraukt šitādām peļķiem, žļurgām nevar vairāk. Tad jābrauc riktīgi uzmanīgi atkal. Tā kā monster traki šeit ir forši braukt dēļ laikapstākļiem. Tā. Sapazinos ar to kaimiņu, kuram es iebraucu mašīnā. Es man šķiet vienā no saviem iepriekšējiem video stāstīju, kā es iebraucu cilvēkam bamperī. Un pēc tam mēs sapazināmies. Un viņš sāka apmācības ar manu vīru. Kļuva par studentiņu. Visticamāk apmaiņā pret apmācībām man, tā kā man būs Amazonas tirdzniecības mentors, jo viņš ir veiksmīgs pārdevējs online vidē. Tā kā varat paskatīties. Es tagad domāju, vai vārdu teikt vai neteikt, jo viņam ir savs YouTube kanāls. Ļoti interesanti, kā dzīvojot sabiedrībā, kur visiem ir savas audiences un savi biznesi un savi uzņēmumi, savi produkti, savas tirdzniecības, un ir jādomā pie katra vārda, ko teikt īstenībā. Tiešām jādomā. Ko var teikt, ko nevar teikt, neko jau īstenībā nevar teikt. Un kā es vienā video teicu, šito var teikt latviski, nevar teikt angliski, bet īstenībā taču tagad visiem YouTube kanāliem ir iespēja uzlikt šito AI dubbingu, ka mākslīgā inteliģence automātiski pārtulko video saturu skatītāja valodā. Es ieju kādā krievu pārraidē YouTube'ā un man mākslīgā inteliģence to lasa angliski, jo tas ir automātiski uzlikts, automātiski iztulkot visu manā valodā. Vai
you going? What are you doing? Okay. You merge. Okay, little legs. Not those legs. Zin kā visas šīs kontentu editēšanas un blooperu likšanas un tutas lietas tipa izklaides. Es vairs nevaru uz to visu noskatīties. Šķiet ir vizuāls pārsātinājums visādām košām lietām. Cilvēkam, kas ir uzaudzis mežā, tomēr gribās iet uz mežu atpakaļ. Kāds klusumiņš. Bēbis munguļ. Zini, es īstenībā apsvaru tagad paņemt jaunu bengāli sev. Bengāli kaķi, jo man šķiet, man skumji paliek uz rudeni. Lietains rudenis nāk virsū, bet kaut kā šīs vibrācijas šejienes svinību sezonā, jo mums ar septembri jau sākas svinību sezona. Svinību sezona, tāpēc, ka man 2 bērniem dzimšanas dienas ir septembrī, un tagad mammai kāzu diena septembrī. Oktobrī jau sākās visi Halloween, šī visa nedēļa bērniem skolā ir katru dienu citā kostīmā ģērbties dēļ skolas pasākumiem, un tad nākošu nedēļu būs latīņamerikāņu godināšanas parāde, jo oktobris ir arī latīņamerikāņu kulturālā mantojuma apzināšanās mēnesis skolā. Un man vienīgais mēnesis, kas man nepatīk, ir melnās vēstures mēnesis, respektīvi melno cilvēku vēstures mēnesis, kas ir tāda riktīga cilvēku liberalizēšana un smadzeņu čakarēšana cilvēkiem, ko tiešām nevajadzētu mācīt skolās, bet tāpēc nedrīkst Amerikās uzticēt bērnu audzināšanu skolai. Mums ir jāuzņemās bērnu audzināšanu, un jā, mēs varam atļaut, tagad mēs sūtam kāju uz publisko skolu, jo mēs pārvācāmies uz šo jauno reģionu, un viņa īstenībā šonedēļ teica, es esmu tik laimīga savā jaunajā skolā. Viņa teica, ka viņai patīk savu jaunā skola. Viņa saka, I love my new school so much. Riktīgi priecīgs bērns. Iet uz skolu priecīgs, nāk atpakaļ no skolas priecīgs. Negrib celties laikā, negrib iet gulēt laikā, bet visā visumā viņa ir priecīga. Ja ir pirmo pāris mēnešu laikā viņa ir izveidojusies draugu grupiņa, un viņa čupiņa ar bērniem uzaicinājusi savu dzimšanas dienu, un tas ir forši, kad cilvēki ierodās svinēt mūsu bērnus un svinēt savus draugus. Un, jā. Bet svētku sezona ir arī bieži tāda skumīga sezona. Man svētku sezona nāk ar apziņu, ka man Latvijas ģimene ir Latvijā, un ka Omai ir 83 gadi, un es viņu neesmu satikusi 8,5 gadus dzīvē. Zini, un tā sērošana un imigranta laustā sirds jau notiek gadiem ilgi. Gadiem ilgi mēs atmirstam no tās savas pirmatnējās esības, kas mēs bijām, kādi mēs bijām, un kaut kā mēs tā pārveidojamies uz to cilvēku, par ko mums ir jākļūst dzīvojot šeit. Un šķiet, rudens ir tāds atvada laiks vienmēr, apcerējuma laiks, sevis apzināšanās un sava dzīves gājuma apzināšanās un atcerēšanās laiks. Un atvada laiks no lietām, kas nenotika, un no lietām, kas nenotiks, un no cilvēkiem, kurus mēs līdzi neņemsim.
būsim savā nākotnē. Un no cilvēkiem, ar ko mums nav lemts iet savu dzīves ceļu. Un mums nevajag iet pie terapistiem, mums vienkārši vajag pievērst uzmanību Dievam un sēdēt ar savām emocijām un aicināt savai dvēselei atslābt un aicināt savai dvēselei pārstāt sēdēt tādā personīgā agonijā un teikt savai dvēselei, lai dvēsele ļauj svētajam garam un mūsu ķermenim vadīt mūsu dzīves, jo mums nav jāklausa savas sirds, jo sirdis ir, kā Bībelē rakstīts, sirdis ir netīras un sirdis var būt salauztas un cilvēkiem patīk šis teiciens, vajag sekot savai sirdī un sekot savai intuīcijai, bet tie īstenībā ir meli, jo cilvēki īsti nesaprot, par ko viņi runā, kad viņi runā par intuīciju vai savu sirdi, jo sirds reģions ir mūsu visvairāk kompromizētais reģions un reģions, kurā mēs uzglabājam visādas sāpes, un tāpēc var teikt, ka dvēsele grib nomirt. Dvēsele grib mūsu nāvi, jo dvēsele ir tik grūti dzīvot. Un dvēsele ir tā lieta un vieta, kas sāp mūsos. Mūsu esības sāpes ir mūsu sirds reģionā, mūsu dvēsele sāp labiem cilvēkiem. Vai cilvēkiem, kas meklē dievišķu sasaisti. Cilvēki, kuriem ir šī apziņa par to, kā mēs varētu dzīvot. Oi, ka šī krustojums, ka 1, 2, 3 un kurš ies pirmais, kad visi 3 reizē iebrauc, tā ir akmens šķērs, papīrīts. Brauc, tante. Ai, viena tante teica, es tev braukšu apkārt. Apstājās arī vidū. Slipkronī. Viena tante teica. Dvēseles cilvēkiem sāp un nevajag sevi kaut kā medicīna. Zini, šitie visi medicīnas. Viena no 3 sievietēm Amerikā ir uz šitajiem SSRIs, serotonīna uzņemšanas inhibitoru, šitām psihiatriskajām zālēm. Bet šādi medikamenti permanenti, bieži vien uz palikšanu, bieži vien uz visu dzīvi noņem sievietēm un cilvēkiem vispār, bet īpaši sievietēm noņem jebkādu, kā pateikt, lai YouTube'ā var legāli tā pateikt, kā ir, nevar jau daudz ko teikt, kā ir, vai nevajag mainīt vārdus, lai tas būtu kaut kā sociāli pieņemami YouTube standartos. Vadlīnijas, sociālās vadlīnijas, cenzūras vadlīnijas, respektīvi. Bet šīs zāles noņem cilvēkiem iespēju sajust fizisku baudu laulības gultā, ja jūs saprotat, ko es saku. Tā ir tāda cilvēka jušanas nervu kastrēšana, ko farmācijas industrija apzinās, bet cilvēkiem tas netiek teikts. Cilvēkam saka, reku paņem antidepresantus pāris mēnešiem, 3 mēnešus palietos antidepresantus, jutīsies baigi labi. Un tad pēc tam cilvēkiem izjūg laulības, jo sievietes vairs negrib mīlēties ar saviem vīriešiem, ar saviem vīriem, jo viņas ir salietojušās visādas zāles, kas nogalina jebkādu sajūtu cilvēkam. Tas ir vienkārši viens no piemēriem un viens no iemesliem, kāpēc nevajag cilvēkam noņemt negatīvas sajūtas. Ar tām vajag strādāt. Ar tām vajag strādāt un vienkārši sevi ieskatoties, aicināt savam garam kļūt par vadošo triādes, esības, reprezentāciju. Mēs esam triāde, mēs neesam
tev nav viena personība. Tev ir vismaz 3 personības, kas ir tavs ķermenis ar savu personību, ar savu valodu, ar savu sapratni, ar savu reģistrāciju, realitātes reģistrāciju, savām vajadzībām, ja, un tev ir savs gars, kas tu esi. Kopš pirms iemiesošanās cilvēka ķermenī, kopš pirms piedzimšanas, tu esi gars, un ir gari, kur ir bijuši 3. debesīs vēl pirms Ādama laikiem, ir gari, kuriem ir atmiņa no Poseidona un atmiņa no eņģeļiem kā Gabriels vai sasaistē ar Luciferu pirms tas krita no debesīm. Jo gars var būt senatnīgs. Cilvēki saka sena dvēsele, bet tā nav, ir sens gars. Saproti? Sens gars. Cilvēkam var būt sens gars. Jā, tāpēc ir dažādi cilvēki, un cilvēkiem arī tajā senatnīgajā laikā debesu valstībā bija 3. debesu valstībā, jo mums ir 3. debesis, 2. debesis un 1. debesis. 1. debesis ir šis plāns, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam 1. debesīs. Tāpēc mums ir bieži grūti, jo mēs gribam dzīvot savā debesu valstībā, bet debesu valstība nav no šīs pasaules, un lai manifestētu debesu valstību šajā pasaulē, mums ir jātic Dievam, Tēvam, savam radītājam, jo tikai caur savu ticību, mūsu ticība ir kā saka šitajās manuālajās mašīnās, ir gāze, bremze un tas kloķis. Kā tas kloķis saucās? Mūsu ticība ir tas kloķis tajā manuālajā mašīnā. Bez tā nekas nekustās. Tas ir kloķis, un mēs esam vārti šīs pasaules manifestācijai, šīs karaliskās pasaules radītāja, pasaules dieva, pasaules debesu valstības manifestācijai uz zemes. Mēs esam šie vārti, un mūsu ticība ir šis, kā līme starp diviem papīriem. Tā mūsu ticība ir šis kvantum enerģijas, kvantum sasaistes radītājs. Tas ir tā kā pagarinātājs elektriskiem vadiem, piemēram. Tev vajag aizvilkt vienu, pieņemsim Ziemassvētku lampiņas, tev vajag aizvilkt no vienas vietas līdz Ziemassvētku eklēju, un pa vidu tev kaut ko vajag tur ielikt, lai to varētu izdarīt. Un, lai to izdarītu, tev vajag pagarinātāju. Un tava ticība ir tas pagarinātājs, kas saved lietas kopā. Un daudzi cilvēki, kāpēc daudzi kristieši saka, es ticu Dievam, bet es neticu debesīm? Vai es ticu Dievam, bet es neesmu Dievu redzējis, pieredzējis, es neesmu redzējis eņģeļus, un es to nevaru iedomāties, kā tas ir, ka cilvēks nav neko redzējis, jo man viss ir realitāte, vai ne? Es vienmēr visu redzu, vienmēr esmu redzējis kopš bērnības. Cilvēku neticība ir apstiprināta ar datiem, ar saviem personīgajiem datiem. Saviem datiem, kā savu bāriņa garu, savu mani neviens nemīl garu, es esmu piedzimis nabagas garu, un visādi personīgie dati, ko cilvēka binārais prāts ir izdomājis, ka tā ir mana personīgā realitāte, tā tad Dieva nav. Un, kad izņem to pagarinātāju ārā, ja, tev var būt Ziemassvētku lampiņas, un tev var būt šī skaistā egle, bet reku rozete ir te ir tās 3. debesis, kur Dievs ir Dieva valstība, un tava kādreizējā pieredze kā gars, pirms Ādama laikos daudziem. Un tad tu esi šeit, ir Ziemassvētku eglīte, un tu gribi visu savilkt kopā, un tu jūti, ka tu gribi savilkt visu kopā, bet nav tā pagarinātāja, nav tās ticības, un tā ticība ir vajadzīga, lai tu būtu, lai tu aktivētu sevi kā vārdus, sevi kā portālu, sevi kā daļu no Jēzus ķermeņa. Ok, tā tas ir, tā tas tiešām ir.
Tā tas ir. Un baznīcas mūsdienās, es zinu tikai dažus Amerikā, kas stāsta patieso informāciju. Un īstenībā tikai vienu, kas ir Daniela Duvāla Bride Ministries, kas tiešām visu pasaka. Es zinu vairākus visādus apostoliskā ceļa mācītājus, kas māca visu kaut ko labu, jā, bet tikai viens ir tas, kas tiešām izstāsta visu. Jo cilvēki var lasīt Bībeli visu dienu, katru dienu, bet ja tur ir viss vienkārši pēc leiputurīs izskatās, kā. Jā, tas uzlabo Bībeles lasīšana, protams, cilvēku tuvina Dievam, bet mēs dzīvojam Tēva radītā sabiedrībā, un Tēva radīta sabiedrība nav demokrātija, bet monarhija. Un monarhijā mums ir vadītāji, un mūsu dievišķā sabiedrība uz zemes manifestēsies tad, kad mēs sekojam pienācīgai monarhijas tipa hierarhijai arī baznīcā, arī Kristus ķermenī, kā Kristus ķermeņa dalībnieki un Kristus ķermeņa locekļi. Tāpēc mums ir cilvēki, kuriem ir lemts mācīt un rādīt piemēru un tā trepīt iet uz priekšu, Un mēs dzīvojam laikā tagad šajā laikā. Laiks notiek visos laikos, tāpēc kāpēc mēs varam būt vārti visādiem notikumiem, jo mēs esam visur vienlaicīgi, jo laiks nav lineārs un Jēzus patreiz tagad staigā Jeruzālemē savā laikā, un Jēzus patreiz tiek krustā sists, un Jēzus patreiz ir ar savām asinīm samaksājis par mūsu grēkiem un jau uzvarējis šo karu pār cilvēka brīvību. Tāpēc mēs varam būt vairākās vietās vienlaicīgi, un tāpēc, lai būtu pīpiņi uz mani. Jā, cilvēkiem, kas dzīvo blakus skolai, ir dzīve sasaistīta ar šīm skolas rindām, jo rinda ir ļoti gara. Rinda var būt puskilometra garumā. Un cilvēkiem, kam jābrauc savās dzīvokļu mājās, privātmājās, ir vienkārši jātiek ar mums visiem galā. Visiem ir iespēja runāt ar savu dvēseli, runāt ar savu garu un runāt ar savu ķermeņu, un to vajag darīt, un vajag cilvēkam mācīties atpazīt, ko saka tava dvēsele un ko saka tavs gars, jo tās balsis ir dažādas, un pievēršot uzmanību, tu vari sākt saprast, ko tu sev centies pateikt, un mēs varam būt vairākās vietās vienlaicīgi, jo laiks nav lineārs un gars ir pirmatnējs. Un caur savu ķermeni mēs vadam informāciju starp laikmetiem un starp dimensijām, jo mēs dzīvojam multidimensionālā valstībā. Pirmās debesis, otrās debesis, trešās debesis. Jā. Un mēs varam pārvietoties caur savu garu, un vēl garam ir vairākas daļas. Katram gara fraktālam ir sava personības prezentācija, kā glābējs, aizstāvis, prezentētājs un vēl vairāki.
tā ir ļoti milzīga, svarīga, padziļināta informācija, ko apzinoties, viss paliek skaidrāks un šķiet runa paliek neskaidrāka. Ai. Bet cilvēki, kas vada enerģētiku, kas vada informāciju caur sevi no trešajām debesīm. Piemēram, es redzu trešajās debesīs, ar mani runājot vai manī klausoties, vai esot man blakām, cilvēks var kļūt miegains. Jo mēs esam kā 5G torņi. Mēs visi vadām informāciju, mēs esam vārti, portāli. Un mums visiem ir fizioloģiska sasaiste ar Jēzus asinīm kvantuma fizikas līmenī. Un atkarībā no tā, ar kuru debesu līmeni mēs sasaistamies, no tā ir atkarīga, kāda ir citu cilvēku uztvere mūsu klātbūtnē, citu cilvēku pieredze mūsu klātbūtnē. Ir cilvēki, kurš ienāk telpā, un tev vienkārši sākās stress, un tu domā, kāpēc es tā stresoju, kas notiek, un notiek tāda tumsonības ietekme. Un šim cilvēkam apkārt sāk kļūt nervozi. Un cilvēks to var nesaprast, ka tas ir no tā, ka šis cilvēks, kas tikko ienāca telpā, ir visu laiku otrajās debesīs, visu laiku ir starp valstībām un labo un ļauno un nes negācijas un nes visādu negatīvu informāciju. Un ir cilvēki, kas nes informāciju no trešajām debesīm, no augstākās Dieva esamības, valstības. Un mēs negribam, lai šie cilvēki iet prom. Mēs gribam, lai šis cilvēks paliek tieši tur, kur tas cilvēks sēž, un ir šī cilvēka klātbūtnē patīkami sēdēt, un ir vienkārši fizioloģiski tāda bauda sēdēt šī cilvēka klātbūtnē. Jo mēs uzņemam pozitīvu enerģiju, jeb negatīvus jonus. Jā. Un mums ir svarīgi iemācīties darboties debesu tiesās, lai atbrīvotu savas dzimtas no perversijām, kas ir iespaidojušas mūsu ģenētiku. Jo nav vienkārši grēki. Ir grēki. Transgressions, transgresijas, nevar teikt transgresijas. Grēki, noiešana no ceļa un perversija. Grēki ir lietas, ko mēs darām vienreiz nožēlojam, divreiz nožēlojam. Grēki ir lietas, ko mēs nožēlojam un atlaižam. Noiešana no ceļa, jeb transgression, kad cilvēks jau ir izdomājis, ka es visu laiku iešu tusēties un visu laiku iešu lietot alkoholu un risināt savas problēmas ar naudas tērēšanu, jeb cilvēku sāpināšanu,
sievu un vīru krāpšanu un iegūt pašapziņu nevis caur dievišķiem ceļiem, bet caur citu cilvēku sāpināšanu. Tās ir transgresijas, kas ir jau ilgtermiņa dzīvošana un raksturu veidošana grēkā. Un perversija ir tas, kad šī noiešana no ceļa ir iesēdusies dzimtā un tiek iekopēta mūsu ģenētikā. Tādējādi radot ģenētisku maiņu un jau ģenētisku atmiņu grēcīgām uzvedībām, kas manifestējas arī slimībā. It's Kaya Torres. Kaya Torres. You gotta wait for them, okay? Okay. What grade you wait for them? Huh? What grade? 3. 3? Okay. Yeah, I know. I know. Turpināsim runāt citā video. Man rekord ir jāpievērš uzmanību meitas skolas. All the way down. Thank you. It's Kaya Torres. Kaya Torres. Kaya! Okay, I'll go forward. Alan and Len. Alan and Len. Sorry, I don't know. Try now. Oh, sorry. Sorry, I don't even know. I told her you rented the car, Mom. It's fine. Okay. I told her you rent the car. Yes. So it'd be down. I don't even know. Because it's not the truck, you know? So you have to climb all the way over here. Oh, okay. You can't. Drive. Are these people gonna go? Yeah, there's where Martin is.